Čau, čau visiem! Jaunajā gadā esmu izbraucis uz Copu šogad pirmo reizi. Mēģināšu noķert plēsīgo karalisko lasi vai taimiņu. Te nelielā Kurzemes upītē tagad ir atļauts pamakšķerēt. Tad atbrauc te pamēģināt pirmo reizi vispār. Mēģināšu tādu copu. Nebija makšķerējis uz tādām zivīm Latvijā te pa mazām upītēm. Tāpēc šodien pastaigās te pamēģinās noķert kādi. Laiks tāds tie ir normāls, nevar teikt. Sniedziņš smuku uzsniedz un šodien ir saucamais atkusnis jau. Nu tā, tāpēc šodien te pamēģinās pa tādu mazu upīti pastaigāt. Parādīšu jums to upīti, kāda te izskatās, re? Šitāda te tā upīte, skaisti tāda strauji, Kurzemes upīte. Nu ko, visiem arī laimīgi jauno gadu. Lai jums veicās ar copu šajā gadā. Tikt pie saviem jauniem rekordiņiem un tā tālāk. Atskatoties uz pagājušo gadu bija īstenībā interesants cops visādas arī. Makšķerēja dažādas zivs. Kaut kā pagājušo gadu vairāk sanāca laikam ar špinīgu. Vairāk pastaigāt, pamakšķerēt. Svīderēšana bija diezgan maz. Bet nu arī bija interesanti. Noķēra arī savu uzstādīja jaunu rekordiņu savējā. Pagājušā gada asaru rekordu pa 1 centimetru uzlaboja savu rekordu. Tas arī bija interesants. Vienīgais tas, ka tas nebija mājas copā, tas vairāk bija Zviedrijā. Tomēr iespējas ir vairāk noķert tādas. Lielos asaras līdakai nesanāca uzlabot. Kā jau bija, labākais bija 1. māja līdaka 90 centimetri un vēl 90 hektāri. Vēl pāris reizes 90 bija noķērs, man liekas. Un tā viņš arī bija, jā. Bet superīgi. Paldies, ka jūs skatāties. Patīk uzspiežat īkšķīt, abonēt kanāliņu. Un šogad centīsimies varbūt bišķi vairāk ar tiem video uztaisīt, jo pagājušajā gadā sanāca tā, tā kā sanāca, tā sanāca. Kad ir laika, tad arī kaut ko uztaisīt. Tā viņš ir, vai ne? No tā. Tā kā šodien mēģināsim noķert lašveidīgo šajā te mazā upītē. Makšķer kāds man ir Shimano Force makšķer šī te mazai upītei no 10 līdz, kāds tur bija, no 14 līdz 40 gramiem. Un 2,40 garumā, te, nezinu, tādā mazā upē mājas garāk nemaz nevajag. Un spoli ir Abu Garcia, 2500. Un tad vēl parādīšu kādiem mānekļiem. Te man ir tāds mops virsū, to jūrā esmu tik makšķerējis ar tādiem tie īstenībā jūras mānekļi. Tā. Tagad rādīšu savu arsenālu. Labi nav, jo es jau baigais lašu makšķernieks neesmu. Mani vairāk Kaspars šodien uzaicināja atbraukt. Tad es domāju, labi atbraukšu, tad pamēģināšu. Redz, šitādi te mānekļi man ir. Daži jau tikai ir. Ot, šitā. Tāda ir tā man kastīte. Ko jūs varat apskatīties te. Te varat apskatīties, ot, šitādi te vestini. Tie labi strādājoši uz lašveidīgajiem. Šitāds te viens vestins vēl skaists. Tas ir pats lētākais gals, šitas te voblerīts. Un tad vēl viens akārs voblerīts, 9 centimetrīgs. Nezinu, šodien mēģinās te dažādas pamatēt. Un te ir tie mobi. Āķīti nav virsū, kāpēc? Un tādiņi te izskatās tie mobiņi mazie. Uz tādiem šodien mēģināsim noķert. Te kāda zivu, kā te ies, tā jau manīs. Te vēl bija otrā pusē. Šeit tāds te. Un tie vairāk jūrai paredzēties, šitas arī jūrai paredzēties.
28 gramīgi, jo to es nemakšķēšu te. Nu tā. Un šitādiem ānekļiem te šodien mēģināsim noķert. Kaspars jau aizgāja kaut kur jau, noteikti kādu lasis jau ķer jau. Tā ļoti gribējās pamakšķerēt. Gatavs bija arī atbraukt lasis pamēģināt noķert. Nu šitā. Ko, ejam copēt. Nav jau citu variantu, ja reiz atbraucis, tad jāiet ir. Mēģināsim te. Laiks tāds tīri labs ir. Vienādi sakot, šodien ir +1 grāds. Braucām no rīta, kaut kāds -1 bija. Bet tagad jau ir plusos. Brīžiem te slapš sniegs un lietas uzlīst. Nu šitā. Tā kā laimīgi jauno gadu jums visiem. Un lai jums visiem izdodas piepildīt visus vēlākos sapņus šajā gadā. Gan dzīvē, gan arī copē. Nu kā, iesim tad copēt, jā? Neatsaks, kā saka. Neaizmirstiet uzspiest īkšķīt un abonēt kanālu. Čau, pagaidām. Pirmais metiens šogad. Opts, iemetam. Opts. Nepierast, ne? Smuku vizuļo tev. Nu, ne? Jā, šitas vizuls diezgan ātri noskrien uz leju. Šitajā te zāles uzķer. Te pa krūmiem mums kaut kur jāstaigā būs, ne? Nav jau upa liek upa. Tā panākšu, lai es tev neaizķer. Redz, šodien mēs pa šitādu te sniedziņu. Tā mēs turpinam meklēt šajā gadā lašveidīgo upām. Pokš. Koku noķēr, redzēji ko? Upē jābūt ļoti uzmanīgiem. Zāras var ātri noķert. Upe nav liela, bet interesanta. Gandrīz atkal kokā trāpīja. Gaidam to pirmo grābienu. Pagaidām nekā. Pamēģinu šī vietiņā. Opts. Iemetam, paskatāmies, kas te notiks. Vai ne? Varbūt kāds ziemas lass lielais te ir. Bet vairāk izskatās, ka tajā pusē tur būs bišķi mierīgāks, ja te ir ļoti strauši. Kaut arī tāda maza aiztraumīta var atrast te arī tādas vietiņas, kur ir. Bet pamētā jau un pagaidām te nesanāca rezultāti neviena. Uzsitienā neviena neparādījās. Šitai vietā nav. Nav, paiesim tālāk, ne? Redz, te pēdas ir viens lašinieks jau te ir gājis.
Skatīsimies, kur viņš aizgājis, ne? Tur noteikti arī zivs lielās būs. Nu, ko pamēģināt šī vietā. Iespējams, ka te kāds būs. Bet kā mēs viņu te izvilksim, viņš pieķersies. Ļoti stāvs krasts. Diez vai mēs viņu dabūsim. Bet jāpamet ir, jāpaskatās. Kādas iespējas mums te ir šodien. Hops. Ko aizķēra? Zāles. Es jau domāju, būs man lasis. Jo, haidī. Bet tas nebija lasis. Tas bija tikai vecās nezāles. Hops. Tur baigās zāles apakšā šī vietā. Jā, te visu laiku zāles. Ej, tur nost kaut kur ieķērās jau. Dabūju vaļā. Tu es domāju, lasis varbūt aizķēri. Redz, kā smuku spēlē. Te ir zāles daudz apakšā jāuzmanās. Maz nevar ielaist nekur dziļi. Upe nav dziļi. Saķērās. Nē, saķērās. Saķērās. Hopā. Akal, tur ir nenormālākās zāles. Tā jau nevar pamakšķēt, ja tev zāles jāvelk visu laiku. Jāmeklē laikam akmeņainā grunti. Tur zāles, te ļoti daudz zāles ir šī vietā. Jā, tur visur ir zāles apakšā. Te visur ķerās. Labi, iesim tālāk. Te jau var redzēt, tur zāles vaigās iekšā, tāpēc te ir grūti vadīt. Tikai tādas mazas pleķītes, kā jau mazā upītē. Bišķiņi. Iemetīsim te patām. Bet ļoti uzmanīgi, man ne? Tu jau nevar zināt, kur viņš ir, ne? Protams, jāmeklē, kur ir aiztraumīts tādi. Hops, redzēji ko? Te jau kaut kāda aiztraumīta sanāk, bet nesanāc vadīt. Kaut kā man tā karabīna, tā ir brīnums. Visu laiku āķis ieķerās. Nav viegli iemest šitai upītē mazajā. Hopt. Redz, uzreiz zālēs ieķerās tur. Uzreiz ieķerās zālēs. Jā, te tik viegli nav kā atklātajos ūdeņos. Upītē. Hops. Tā mēģina augšpusē noturēt. Labi, te var dziļāk palaist. Nu, nav šī vietā. Iesim pajautāt Kasparam, cik laši viņš ir noķēris šodien. Nu, Kaspar, cik laši jau tu šodien esi noķēris? Cik tu? Man ir 25 nulles. Labi, copējam. Ko pamēģinās šī vietā? Slīkumīgs, tev izskatās smuki. Ne? Pamēģinās, kas tev būs. Ne? Hopt, laižam iekšā. Mūsu karaliskā Latvijas zivs. Kas tas tāds bija? Upe nav dziļa, sekla ļoti. Bet straulī. Hopt. Un tad mēģinam atrast to mūsu karalisko zivi. Vai ne? Kaut kādas aiztraumītas te visādas. Ir maziņas. Nav jau labi šitā mest iekšā. Bet tur tāda aiztraumītī.
Mazā upītē bišķi savādāk. Lielā upē diez vai tā varētu. Tad ātri vien noķert šito te kādu ķērāju gruntī. Hops. Kaut vai te jau arī pietiekami daudz. Wow, tas nebija ilgi makšķerējis. Vienkārši superīgi. Pastaigāt gar upīti. Pamēģināt kādu skaistu zivtiņu noķert. Manīs, kā mums te ies šodien, vai ne? Pumš. Būs kāda copa, tad jau būs liels prieks. Kaut vai būtu tikai copēji. Vai ne? Tas jau arī būtu jau daudz. Priekš šitās zivs. Es jau domāju, ka kaut kāda copa, bet tas bija tik ķērājs. Kur parādīsies kāds. Varbūt, ka būs kaut kad. Kurzemes skaistajā upītē. Koku nē. Mēs atbraucām ne jau kokus ķert, bet lašus. Ne, Kaspar? Mēs atbraucām ne jau kokus ķert, bet lašus. Pagaidām nevienu piesitienu nav bijis, te ne? Ko tad? Nu, vienīgais. Pāris reizes es koku pretējo krastu noķēru. Reku paskaties sakni kaut kādu. Un te viņš Tur varētu, es nezinu, vai viņš tur ir straumi. Šitai pusē drīzāk varēja būt reizē tāda aizstraumīga. Bet neviens nesēdēja. Hop, skaties. Bams, 10 lases, ne? Nu, 2 arī būtu labs. Vienalga kāds būtu jau labs. Man jau pietika kaut vai tikai ikra gabaliņš pieķer. Pirmo reizi uz tādu lašu copu es esmu vispārībā. Redz, šitāds laiks mums uznāca tagad. Tāds slapš sniegu. Bet pagaidām copu nav bijusi neviena. Jācer, ka būs kādu brīdi. Tā mums te iet šodien. Iesim tālāk uz priekšu, ja tāds opas nebija. Meklēsim, kur viņas ir. Tās zivis karaliskās. Tā vēl turpinam te meklēt zivu. Laiks izmainījās, tāds nesmuks palika. Slapš sniegs un lietas. Bišķi tā ekstrēma. Sanāk šajā te laikā ziemas. Bet nekas, darbojamies. Eku, Kaspars tur. Čau, Kaspar. Mēs te ap 2 ložņājam gar krastu. Mēģinam atrast. Bet, no paša rīta bija laiks tāds jau superīgāks, vai kas vispārībā, kur vēl labāks laiks var būt. Te var būt lašs šveidīgais. Grūti pateikt, ne? Tāda koka kaut kāda interesanta vieta pa lielam. Pamēģinās te pieiet klāt, cik tālu var iet. Kas te bija, Kaspar? Te bija ledus vai vieta, kur var iemest?
brīnumais man nav, man tikai kurps. Redzēji ko? Šī tāda te mūveidīgo 15 gramīgi palaidīsim. Šis vairāk ir paredzēts tā kā jūrā forelēm, jūras forelēm. Metīsim, skatīsimies, kas te būs, ne? Hopt, baigā te iemest nevar tālu, upe neliela. Kā saka, ja uzmetīs, kur ir, tad jau paņems, ne? Hop, hopā. Pagaidām mums ir tikai upe. Hopt. Kā tad būs tas grābiens lielais? Hopā! Redzēji ko? Grābiens aizgāja garām. Nu re, tu redzēji? Kormorāns te dzīvo izrādās. Un tieši ienir tur, kur varētu būt zivs. Redzi? Tur viņš peldās. Ko tu te dari? Peldies citur. Aiziet. Izrādās šajā upē arī kormorāni ir. Tieši trāpīja kaut kādās šitējās te. Ponkš. Aiz stūra aizmet. Jā, tā viņš arī bija gandrīz paredzēts. Nu ko, neņem. Neviens zivs neņem pagaidām. Vai ne? Wow! Lašveidīgais uzķērās. Tagad uzliku šitādu te mobīku. Tāds ļoti līdzīgs tā kā mazai mailītei. Tā viņš tur spēlējās. Varbūt, kad šitas iepatiksies labāk, pamēģinās iemest. Hopt, pļukš. Iekšā ir. Mēģinam kaut ko te atrast. Tāda aizstraumīta te ir, bet tā vietā, kur iemet, tur nav. Tur labajā pusē sanāk tā kā aizstrauma. Bet pagaidām neviena copa nav bijusi. Jūs saprast. Tā ir. Vēl daudz jāmācās ir. Šitajā te copē. Nē, es baigi makšķerēs uz tādām zivīm. Daudz. Ļoti maz. Tāpēc arī, jā, tāpēc arī pieredzi ļoti maz. Nu, ir jau makšķerēts Zviedrijā vairāk. Mājās te tā, nē, es tā makšķerējis. Tā, labi, iesim tālāk. Iesim tālāk meklēt. Nu, šitā manai. Paskaties, kas pa super vietiņu, ne? Grunts, akmeņaini, viss tā kā nākās. Te vajadzētu būt kādam lasim. Ne? Papludinam, pam, pam, pam. Un tur viens galā uzreiz pankš. Nevajag jau lielu pietikt, jau būtu kaut vai maziņš pieķerties. Priekš pirmās šitādas te lašas cops. Hops, iemet iekšā un gaidām, kad tad būs. Jā, tur pa virsiet, bišķi pa viegli tas māneklis. Un šitā mēs papludinām šajā skaistā upē.
Un neviens lases nepieteicās. Makšķerējam jau mēs gandrīz 3 stundas, te vēl neviena piesitiena nav bijis. Vēl neviens piesitiens nav bijis. Bet, nu, tāda laikam ir tā laša copa. Tāda ir tā laša copa. Vai nu viņš ir, vai nu viņš nav, ne? Hopā! Jaunajā gadā. Neuzbruks neviens. Pongš un ir, un svecīts lec, un viss pārējais notiek te. Bet nenotiek nekas. Labi, iesim atkal kaut kur citā vietā. Uhu. Redz, kāda skaista ietiņa, ne? Mēģinās te iemest. Kaspars atur makšķerē. Kaut kas jau te jāmēģina ir. Hopt. Kādi zivs noķert, ne? Nezinu, vai šitai izejā ir zivs. Tas ir jautājums. Tāda tā kā dziļāk vieta izskatās. Bet strauši ūdens. Oho, kaut kas ķerās uzreiz. Maz nav tik dziļš te. Jā, starp kokiem nav tik viegli nemaz makšķerēt. Hopā, hopā, iemet tieši uz kritumu. Šito mānekli negribēja neviens vēl. Te. Hopā, hopā. Hopts. Nav. Izskatās jau, ka tur kaut kur aiz kokiem gan jau kāds slēpjās, ne? Jāiet pamēģināt uz to pusi un tur gar tiem kokiem. Redz, kāda skaisti iet, tur tādi koki ir. Jāmēģina tur piemest, ir manīs, kas te būs. Obā. Hopt. Kad parādīsies tas lielais blieziens kātā, noteikti tas būs šoks baigais. Redz, mobiņš šitā te viņš lokās. Čik, čik, čik. Vēl tik atliek zivu atrast, lai uzlokās, ne? Tad vispār būtu ideāli. Kokam pārmet pāri, lai kājas neieķērās. Koks izrādās bija. Jā, upē nevar redzēt te. Grunti nevar redzēt. Oho! Tas nu gan bija saprātīgais metiens baigais, ne? Noķēra koku. Hopā! Veiksmīgi tik galā ar to. Bišķi pa augstu uzmet. Hopt! Visādi koki te iekšā ir. Jāuzmanās ļoti. Var palikt bez mānekļa. Tik. Bet, nu, pagaidām zivs nav. Nav neviena ziva trāpījusies. Hopt. Nav. Kur viņi paslēpās? Kas to lai zina? Nē. Nav neviena zivs. Nav. Hopt. Param.
Re, nav, labi. Te vēl, reku, paiesim te vēl. Pamēģināšu šite piemest. Varbūt te kāda ir šitai vietā. Ojojoj, visādi sapīnušies. Hops. Hopā. Iemet gandrīz krūmos. Oj. Nu nav, te arī nav. Pum, pom, pom, pom. Ureļveidīgi jau brieži vien paņem tikko, ka iemet. Ja tu trāpiņai pareizā vietā. Bet ja viņi nav, tad viņi arī neņem, ne? Tā ir. Labi, kaut ko vēl uz priekšu. Kaspars te makšķerē. Mēģina izmānīt kādu lielo lasu. Skatāmies, tūlīt būs top. Un ko tu, Kaspar, teiks? Par kādu māneklu makšķerē. Vestinis skaists. Paskatīsimies, redz, šitādi te, Kaspars, tādu vestini skaistu makšķerē. Vai ne? Super. Jā, paskaties, šite te tāda aiztraumī. Tur varētu būt zivs vai nevarētu. Es mēģināšu iemest, ja? Mēģināsim iemest. Hop, opā, tā ir krastā trāpīja. Jā, noķēri. Noķēru kaut kādu huiņu. Dabūju vaļā. Atšāvās. Hopt, šitām. Tur kaut kas ir sakrājies, visādi grūži. Un visu laiku ķerās. Ja tas būtu lasis, kas tur ķerās, tad jau es priecātos. Hopt, bet tas nav lasis. Hop, ir! Nav. Tas bija zars. Es jau domāju, ka ir vajag sajūt tāda tos traumas palīdzību. Obā! Hop! Ej, tu nu, kaut kas ķerās. Nav tur. Nav mums tur zivis. Šī te palaidīs iekšā, apakšā. Nav. Un šitā. Esam jau nomakšķerējuši kādu 3 stundas. Nu jā, 3 stundas stabili. Vēl neviens piesitiens nav bijis. Jāpadzer bišķiņu tēju. Kaspars jau uzēda pusdienas. Tagad pienāks man kārt, lai viņš noķer to lasu beidzot. Es dzeršu tēju. Lai vairāk spēku, mums jau te tālu jāiet. Vai ne, Kaspar? Man ir šitā te lašu tēja, lai lašs labāk ķerās. Bet viņi drīkst dzert tikai no tādiem maziem trauciņiem. Lielākiem nē, savādāk nebūs tas lass. Ot šitā. 3 stundas jau makšķerējam, zivis nav parādījuši nevienu savu asti. Vai ne? Nekas. Turpinam. Pēc tam copēt, padzeram tēju. Šitai upē arī vimbis dzīvo. Kormorāni nobeiguši vimbi ir. Un nav apēduši. Un tā viņi te nomirusi. Var redzēt, kad ir trāpījis smuku vimbu. Un kormorāni te diezgan daudz peldās.
šitai upītē mazajā apsēduši ir. Jā, pēcpusdienu izvērtās jau ļoti skaists laiks, bet cope kā nav, tā nav. Šitai upē. Super upīt maziņā. Dīvainais tas, ka te tādā mazā upē tie kormorāni pilnīgi vesels bars bija. Vimbas sabojājuši, 2 vimbas redzēju beigts. Vienai bija jau galva nograust, un otrs jau beigt bija. To, ko jūs redzējāt. Bet tā kā līdaka neņem. Tā kā šajā posmā laikam viņas nav tās līdakas. Gan jau te līdaks arī dzīvo šajā upē, bet līdaka nav trāpījusies. Neviena zivs nav trāpījusies, vienīgais tikai beigtas vimbas. Reku lido lielie zīvu apēdāji. Paskaties, kāda mums šodien atradums. Atradām makšķeri, ja neķerās zivs. Salmā vēl pie tā. Tēlērot 5, ne? O, redzēji, labi trofeji, ne? Kas tā pa spolu virsū? Labā. Zelta krāsā tā noteikti ritīgā. Teksas. Teksas. No Teksas atnākus. Kas te ir? Akāra. O, redz, kur superīgi. Nu, ko? Redz, nomakšķerējām, cik te bija tās stundas beigās no 10 līdz 3. Tas ir 5 stundas, un šodien lašs mums parādīja pigu. Neviens lašs nepieķērās, lašveidīgais tā varētu teikt. Vienīgais, ko redzējām, kormorāni, kā apsēduši šito upu, un te vimbas slatē beigts bija. Bet tā pa lielam jau bija forša pastaiga jaunajā gadā. Garu upīt, pamēģināt noķert kādu lašveidīgo. Nu, ja jums patīk uzspīst tīkšķīt, abonējiet kanālu, un tiekamies nākamreiz. Labi, tāpēc citai reizei. Visiem veiksmīgs cops jaunajā gadā. Čau!